Ceturtdienas vakars, 26. novembris, Rīgas Dinamo kopā ar Latvijas Asins donoru centru ir izsludinājuši donoru dienu. Un translācijas sākumā jau gribētu pateikt pilnīgi visiem mūsu līdzjutējiem, kuri nāca pirms spēles atbalstīt Rīgas Dinamo cīņā pret Rietumu konferences līderu vienību Jaroslavas Lokomotīvu un ziedoja asins. Kopā šodien tika izglābtas 114 dzīvības. Bet tuvāk pie spēles Jaroslavas Lokomotīvu Rietumu konferencē, protams, ka šobrīd liekus komentārus neprasa, bet atceramies, ka izbraukumā mums izdevās viņiem atņemt punktus un arī uzvarēt viņu laukumā arēnā 2000 Jaroslavļā. Šodien komanda bija sagatavojusies pavisam savādāk nekā pirms 2 dienām, kad šeit ar 1-2 tika atzīts hokeja kluba Soči pārākums. Protams, ka pēc tik sāpīgām zaudēm ir gatavošanās posms vēl apņēmīgāks un klātesošo 7000 un vairāk nekā 100 līdzjutējus mūsējie šodien vismaz iepriecināja ar kārtīgu cīņas sparu, ko nodemonstrēja no pirmās līdz pat pēdējai minūtei. Pirmos vārtus pretinieki guva pēc Kaspara Saulieša lielā noraidījuma, kad tiesnesis viņam fiksēja neatļaut uzbrukumu pretiniekam no aizmuguras un turklāt vēl sodēja ar 20 minūšu disciplināru sodu. Šajā lielajā vairākumā Denis Masaļovs bija tas, kurš atklāja spēles rezultātu, un kā izrādījās, tie bija arī uzvaras vārti šīs dienas mačā. Pēc mača viņi bija priecīgi. Protams, kolosāla atmosfēra, kas Lokomotīvas spēlētājiem patika šeit arēnā Rīga, un lūk arī Denisa komentārs par aizvadīto spēli. Во-первых, поздравляю с победой. 3-0, вроде бы уверенный результат. Уверенная ли игра и победа для вас получилась, по твоему мнению? Ну, я думаю, нелегко было. Вратарь здорово сыграл сегодня, вытащил много моментов. Были провалы в обороне, будем разбирать игру и исправляться. За тобой первый гол и, как оказалось, победный гол в первом периоде. Можешь описать ситуацию? Просто пошел бросок, попало в меня, удачно заскочило в ворота. Ну, слава богу, что победный. Мы следим за Локомотивом, очень уверенно идет и лидеры в своей конференции. Как ты думаешь, с чем это связано, где победный ключ вашей команды в этом сезоне? Ну, каждый выкладывается каждую игру на 100%. Иногда, конечно, не получается, бывают ошибки, но мы смотрим и исправляем, и работаем на тренировках, так что, думаю, все так будет нормально. Ну и, наконец, как в Риге понравилось играть? В Риге всегда приятно играть, то есть, здорово. Даже когда зрители поддерживают другую команду, все равно ты заводишься, всегда новые эмоции. Большое спасибо, удачи в следующей игре. Rīgas Dinamo spēlētājiem 60 minūšu laikā tā arī neizdevās sarūktināt pretinieka komandas vārdsargu lieliski spēlējošo Murīginu. Rezultāts 0-3 mūsēji joprojām atrodas Rietumu konferences apakšdaļā. Un turpināsim cīņu jau ar nākamo maču svētdien 29. novembrī, kad šeit viesosies bijušā Rīgas Dinamo galvenā trenera tagadējais klubs Toljatti Lada. Svētdien visi Rīgas Dinamo līdzjutējus mēs aicinām kopā ar ģimenēm uz arēnu Rīgu, jo spēli pret Ladu mēs esam pasludinājuši par ģimeņu dienu. Un klātienē mums būs iespēja noskatīties ne tikai Rīgas Dinamo pret Toljatti Ladu, bet arī Madagaskāras pasaku nama varoņi izaicinās Rīgas Dinamo talismanu un viņu draugus vienā kārtīgā hokeja mačā. Un pēc spēles, dargie draugi, ieklausieties, ņemiet līdzi savas slīdes, un pēc aizvadītās spēles jums būs iespēja kāpt uz arēnu Rīga ledus un kopā ar savu ģimeni paslidot šeit un izjust, kā tas ir slidot arēnā Rīga. Nu ko, kā vienmēr mēs šeit būsim, vienīgais, kas trūkst, esat jūs. Tiekamies!